Kāda ir sajūta sākumā, kad tev piedara tik daudz? Jā, viss tomēr, kā mans tēvs saka, faktiski mazliet tā īpatnē ir tā sajūta, jo tā pirmā Latvijas laikā uz tiem laukiem, kuriem mēs saimniekojam, ir spējuši izdzīvot un nodrošināt kaut kādu dzīvi, kaut kādu saimniecības apmēram 55 šobrīd. Precīzi nesam tā skaitījuši, jo tas skaidrs apmēram ir tāds uz pusi 100. Un tagad skaidrs, ka laiki gājuši priekš visā pasaulē un Latvijā un vienkārši tās tehnoloģijas un līdz ar to arī faktiski tā saimniecība, ka Mālnieki pašlaik apsaimnieko apsētās platības 1200 hektāru. Tas nav sevišķi daudz, bet, protams, tā nav arī maza saimniecība. Mālnieki ilgu laiku bija lielākā saimniecība Cotas pagastā, bet tāda ir viens labs kolēģis un cīņbiedrs, kuram ir Rindsaurē ir lielāka. Vai jūs pats tā kā vadat to arī, vai jūs atgājis? Es esmu Mālnieki pašlaik ir sabiedrība ir atbildība un to vada un visu nodarbojas mans dēls. Jā, mēs aizķēpājamies, sākām braukt, vienkārši šeit ir tāda vieta jau, kur visām pusēm tas skats. Ja mēs gribam kādas bildes. Jā, te īstenībā būtu smuki. Jo Zemgales līdzumā reti, ko kaut kādā arī tādas nolaidinums ir. Zūd. Viņš bija pilnīgi zeltenis, bet tagad jau redziet, viss iet uz ražu. Vai jūs būtu gatavs iebrast iekšā, vai mēs jūs varam nolīdēt? Mēģināsim. Vienīgais apstīsimies, ka pašlaik ir zābāk, man Mālniekos palika, tur man it kā, un pašlaik ir līs. Gribētu sabendēt uzvalbūt. Mēs varam iztaisīt to kaut kur vēl Mālniekos, viņam strādāt. Tur arī ir Es tik traki jau nav, labi iedarzīts. Nav. Nezabariet. Man viss jau mūžā man prasījums nav, tas man var iedēt, es ūdens pitīs. Jā, tā. Ar stāvis. Pareiz. Kaut kā turēt? Jā. Jūs kādu zem īrējat arī? Jā. Mūsu lielākā zemes platīnas ir īrēt, bet mītku apmēram pie 600 un 2,5 apmēram īrēt. Šeit arī īpašumā ir lielāko tiesu, bet viena mala, kur ir īrēta. Ko darīsim, liksim rile? Nē, ir labi. Varbūt par tā un tā pamēģināt. Brauc, ja? Tā. Mēs mazāk bišķi iegriezam. Jā, jūs komandēji, novest nos kaut ko liekas, nezinu. Kraku varbūt atstāt, bet nē. Ir jau labi, man liekas. Tur tomēr nav tik oficiāli. Ir labi, ka stopas skatās. Šeit ceļa kreisajā malā ir tāds kroks, kurā it kā viens no maniem vectēviem ir dzīvojis, un tā stāsts ir tāds, ka man rados Hermaņa, un tas stāsts ir tāds, ka Franču kara laikā, mūsu pagastā saka, ka Franči gāja cauri, tagad mēs no vēstures zinām, ka bija Vācu pulks, ja. Es runāšu tādiem arī tā kā to man stāstīja vecāki. Viens franču zaldāts esot nosauts iekrits grāvī. Latviju zeltene. Viņi izvilka ārā no tā grāvi, sasildīja. Rezultātā viņiem piedzima 12 bērni un Hermaņa liela daļa man ir radinieki. Un 12 bērni. Mums šeit nogāza pamatīgas lietas.
Amatīgs. Faktiski, Tas bija domāts diviem, bet būs jāizspēj. Nu, pieņemsim, te kaut kāds 2000, nu, pirmais, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 2007. No līdzienas, ja? Būs 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tā attīstība mūsu, visu siežam kuprūtu pieaugums un visā mūsu attīstība notika, nu, viņi te tā gāja, nu tā, diezgan tā rāmi, teiksim, ja? Un tad te sāka kaut kā burtiski šādi. Un te mums notiek kritiens, īstenībā viņš stāvāks, vienkārši nemāku zīmē. Un viņš kaut kādā brīdī mazliet izdīdzināsies. Un uz 11. gadu ir cerības, varbūt, ka viņš vēlāk sāks rāpties uz augšu. Tā problēma, ka mēs zinām, ka 14, 15, ka mēs līdz šitām līmenim, kur mēs esam jau uzrāpušies. Mēs nepateikt par uzrāpšanos atpakaļ. Mums sāksies izaugs. Tas viss iekšzemes koprodukta prognozes, ko tas stāsta, ka tā programma, ko apstiprināju, ko es parakstīju, un Gludmans parakstīju, un vispārēji, bija, ka mums sāksies tā izaugsme 11. gadā. Bet tas ir tāpēc, ka izaugsme pret iepriekšējo periodu, ne jau pret šo punktu. Un tik strauji, kā bija šeit, tas tiesa nebūs nekad. Un, ja gadījumā būs tendence tā darīt, un, ja gadījumā es būšu pie varas. Es atceroties to, cik daudz sirmas macis dabūju un cik man tie viena daļa atlikušie pazuda šajās naktīs. Es visādi centīšos, lai es gatavu upurēt visu, ko stācīt visiem, jānoturē šis, nu, es šeit pat uzzīmēju pēc lazēju pastāv, tā attīstība jābūt šāda. Tad tā ir ilgtermiņa attīstība. Un tas ir tas, ko saka, ka tas not sustainable, ka tas nav dzīvot spējīga attīstība. Un parasti, tad, kad tā straujā attīstība parādās kaut kāda visā teorēģi, ka saka, tas jau situācija mainīsies, vispār tas tekoša konta deficīts, tas tāds nieks vien ir, un vispārējais, un ka šeit ziet. Tomēr izrādās, tie likumi darbojās. Un tagad visi zina, ka darbojās.